Šīs epizodes tēma – kurš ir nepilngadīgs? Šoreiz darīsim nedaudz citādāk. Blefo tikai viens. Pēc katras kārtas izbalsosim vienu dalībnieku, kurš mūsuprāt ir pilngadīgs. Piesako 16+. Šīs epizodes īpašais viesis – Intriša! Čau, te Intriša! Čau, Intriša! Intriša, kā? Čau! Nu, kā tev iet pastāst? Nezinu, pagaidām paskatīsimies, kā man ies. Šodien mums melo tikai viens. Vai tu ir kāda taktika? Nezinu, vajadzēs paskatīties, kā ies. Bet, ja kas, tu man palīdzēsi. Protams, protams. Es vienmēr būšu tev blakus, un mēs kopā tiksim galā. Vai mēs varam aicināt dalībniekus? Uzreiz pirmie komentāri. Cik smaidīgs. Jā, mīlīgs. Es uzreiz ieraudzīju to augumu. Tās, vīrietis, jā. Visi ir smaidīgi. Cik pozitīvi cilvēki. Es tev pateikšu godīgi. Izstāst, ka tev 25 un pārējiem pa 14 gadiem. Es tev teikšu tā. Es esmu pieradis. Man ļoti daudz saka, kad man 25 gadi. Kā tev izstāst? Nē? Tu teiktu, ka nē? Bet vispār tagad jaunieši izskatās pieaugušāki, kā viņi ir. Pēc pirmajiem iespējām man šķita, ka visi ir nepilngadīgi, tāpēc man vispār nebija ne jausmas. Pirmā kārta. Dalībniekiem ir 20 sekundes, lai atbildētu uz Intrišas sagatavoto jautājumu. Cik maksā šobrīd braukšanas stunda pie instruktora? Ingar, lūdzu. Un cik es esmu dzirdējis no citiem, tas ir stundā ko 30 eiro. Nav diezgan tā lēti. Ingars izskatās nobriedis. Es nezinu, man šķiet, ka 30 eiro. Šķiet. Un uz augšu. Jā. Bet vai tad tas tev atkarīgs no mašīnas un kāds arī ir instruktors? Es domāju, tas ir atšķirīgs no autoskolas, ne? Jā, Viņš droši. teica šķiet. Viņam šķiet. Viņam šķiet. Nezini, kā viņš interesējās. Jā. Tas sanāk, ka vai pilngadnieks, vai drīzumā būs. Saproti? Jā. Vot. Labi, ejam tālāk. Jā. Lūdzu, Līva numur 1, labāk teikt. Pie manu instruktoru, man liekas, ir 47 eiro, un tur, man liekas, tā diapazona ir 45 līdz 55, kaut kas tāds. Līva šķiet gudra. Jā. Un uz kādu karbu tu liec? Mammas, protams. Kartes? Karbu. Es domāju, Mammas karbu. Es domāju, kādu kartes izmantoju, lai samaksātu. Mehānisko. Pats pirmais iespējas man šķita vairāk tā kā, ka velk uz nepilngadīgo pusi, bet es īsti neesmu pārliecināts. Līva, tu esi gatava? Jā. Aiziet. Manuprāt, tagad maksā kaut kur 55 eiro par pusotru stundu, jo es liku diezgan centiesības salīdzinoši. Tāpēc arī es nezinu, cik tagad maksā stundā. Man nav māsas, bet Līva man atgādina kā māsu. Tas ir labs. Komentāru var? Jā. Ok. Ja sen, tad nevarat būt 55 eiro. Sen, kad es nokartoju tiesības, 25 eiro. Zinu, ko es tev gribu pateikt? Paldies tev, Līva. Skaties, braukšanas nodarbība ir pusotru stundu. Pirmā Līva teica, ka stundu. Kurš instruktors braukā stundu? Es nezinu, man vienmēr pusotru stundu bija jābraukā ar instruktoru. Man stunda bija. Tev bija stunda? Jā. Kā tu liki? 6 gadus. Tu tā lieta, Man bija ļoti grūti nolikt tiesības. Tas bija gadu, bet gadā es katru dienu staigāju uz braukšanas nodarbībām. Katru dienu. Ludvig, Jā. aiziet. Tā es ņēmu braukšanas Jēkabpilī, un man tur bija stunda 35 eiro. Ludvigs izskatās kā nepilngadīgs. Ar ko tu ar ceto golfu braukā? Nebija kaut kāds Audi sarkans. Viņš tikpat mašīnās kā es. Audi un sarkans. Es no sākuma padomāju, ka viņš ir nepilngadīgais. Dēļ tā, ka viņš izskatās, bet kad viņš sāka runāt, tur jau bija šaubas. Tā kā paskatoties, viņi ļoti atgādina nepilngadīgi cilvēki, bet tajā pašā laikā tas, kā viņš tā kā ieplūda tajā studijā, vispār atgādināja tādu tā kā pieaugušu. Labi, paldies. Komentāru? Protams. Es lasīju cilvēcisko psiholoģiju. Jā. Kad cilvēks skatās uz šo sānu, Jā. Kreisā augšā, jā? Jā. viņš atcerās. Viņš atcerās. Jā. Tātad viņš saka patiesību.
Nu, vat laikam. Un Marta, Jā. gatava? Lūdzu. Jā. Man 18 gadi palika nesen, un man ļoti bail no mašīnām un vispār braukt ar viņiem. Es esmu mēģinājis kopā ar tēti, tāpēc es nezinu, man arī neinteresē. Es braucu uz sabiedrisko. Es uzreiz padomāju, ka viņai ir 18 gadi. Marta izskatās ļoti sakārtota, tāpēc domāju, ka viņa ir pilngadīga. Tu brauc uz sabiedrisko. Vai tu plāno kaut kad likt tiesības? Nezinu. Es viņai ticu. Tici, jā? Man arī bija tāda paša situācija. Es ļoti baidījos. Kā bija pirmā reize pie stūks tev? Jā. Autoskolā es eksāmenu kārtoju 8 reizes, bet SSDD no otras. Un es tik raudāju, ka es paņemu tas tiesības rokā, es neticēju pilnīgi, ka man viņas ir. Vai tu esi gatava izbalsot cilvēku, kurš ir pilngadīgs? 100%. Aiziet, Intrīša, lūdzu, kurš tavuprāt šeit ir pilngadīgs? Šī ir skaista sieviete. Līva, paldies! Mūsuprāt, tu esi pilngadīga. Aplausos Līvai. Es tagad nezināšu, cik viņa ir. Mēs tikai beigās uzzināsim. Tas ir Beigās? tas visinteresantākais. Otrā kārta. Ātri jautājumi, uz kuriem atbildi vajadzētu zināt pilngadīgajiem. Skaties, pirms mēs sākam, man tev jautājums, vai tu ļoti stipri gaidīji savu pilngadību, vai tu gribēji ātri pieaugt? Jā. Jā. Un ko tagad par to domā? Nožēlo? Nē. Tas pat... ir rīktīgi fors. Jā. Uz skolu nākt, aha. Kurā pusē mašīnai ir bremzes pedāls? Jā, lūdzu. Pa vidu. Ja mašīna ir mehāniskā vai automāts? Mehāniski. Mehāniskā. Pieņemu. Ir pa vidu, ir pareizi. Malacis. Ejam tālāk. Turpini šo mēmi. Catch me outside. Nu? How about that? Tieši tā, pareizi. Catch me outside, how about that? Šī ir pirmā reize, kad es dzirdu par ko tādu. Man bija tāds šovs, kur es aizmirstu to psihologu, bet viņš tāds plikpaunots, bez matēm. Doktors Filips, jā. Un tur bija tā meitene, kur tagad ir rap pasaulē. Viņa ir tāda bad baby. Nosauc dziesmu, pie kuras agrāk bija trends haotiski kratīties. Nu. Harlem Shake. Jā, nē. Nu, pasaka, ka tu nezini, kas ir Harlem Shake. Nē. Es esmu medija cilvēks. Protams, ka tagad man vajag zināt trendus. Un, protams, es piedalītos. Es Pastāstīs? varu parādīt. Jā. O! Tur mūzika, tur... Tāda mierīga sākumā. Jā, un Viens tad- cilvēks tāds dejo. Duda Harlem Shake, un tad visi tur Jā. krātās, un... Vau, cik drosmīgs vīrietis, jā. Visa uzmanība viņam. Tas bija forši. Ideāli. Kurā gadā tas bija? 2013. A, kur es biju? Nezinu, gan jau mājās, es nezinu. Bez interneta sēdēju. Tu nekad neesi to dzirdējis. Vai visu? Tagad stāv, tagad viens cilvēks dejo. Vai visu? Un visi parādās daudz cilvēku. Nekad neesi dzirdējis. Pirmo reizi es dzirdu šo. Varbūt tu neesi pilngadīga, Intrīša. Es esmu piedalījies Harlem Shake trendā, jo man māsīcai ļoti patīk filmēt TikToks vienmēr. Kā sauc nodokli, kas tiek ieturēts no algas, pirms tā nonāk kontā? Jā, lūdzu. PVN. Tas bija nepareizi. Nu, tas ir Jā? ļoti grūti. Bruto? Nē, draudziņ. Ai. Man šķiet, ka blefo Ludvigs. Es būtu zinājusi to, ka pareizā atbildē ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, jo es tajā brīdī man tā kā galvā gāja visi tie nodokļi cauri. Es būtu teikusi ienākuma nodoklis, bet es domāju, tas tāpat skaitītos. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis zināsiet, ja? Sāksiet maksāt nodokļus, cerams, kaut kad. Ejam tālāk. No kāda vecuma var kandidēt pašvaldības vēlēšanās? 18. Pareizi. Mūsu rokās ir mūsu valsts nākotne. Jā, viss ir mūsu rokās. Tieši tā. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem patīk domāt tas, ka mūsu politika ir korupta un ka mēs baigi to nevaram ietekmēt. Bet tad, kad mēs visi tā sākam domāt, un it īpaši jaunieši, ja mēs nepārstāvam to, kas ir mūsu vērtības, tad arī vecāki cilvēki ievēl tos, kuriem ir varbūt citādākas vērtības. Intrīša, tavs viedoklis. Kurš ir pilngadīgs? Es domāju, ka šīs vīrietis. Ludvigs ļoti labi atbildēja uz visiem jautājumiem, un viņam nebija tādas šaubas. Viņš ļoti tā konkrēti trāpīja visu laiku, un es padomāju, jā.
nu viņš točno visu zina. Kurš tad ir pilngadīgs? Jā, jā. Jā, šis ir. Ludvig, paldies. Tu esi pilngadīgs. Aplausus Ludvigam. Nu, kā tev sajūtas? Domāju, labi ejam? Stress ir. Jā. Man parasti dod kādus 14, 16 gadus. Un tāpēc domāju, ka es palikšu līdz top 2. Trešā kārta. 2 jautājumi un 20 sekundes, lai atbildētu. Ko jums uzdevināja uz jūsu 18 gadiem, un ko jūs gribētu, lai jums uzdevinātu uz nākošo jūsu dzimšanas dienu? Labi. Sāksim šoreiz no labās puses, no Martas. Tu esi gatava? Jā, Aiziet. 18 gados dabūju priekš maniem diezgan dārgu dāvanu, tas bija MacBooks. Un uz nākamo dzimšanas dienu es gribētu, es pat īsti nezinu, man baigi nav nekā, man viss ir. Es esmu domājis par to, vai man viss ir, un man tiešām liekas, ka man viss ir. Marta ir tāda ļoti klusa. Viņa tas sēdēja, mugura taisna. Labi, ejam tālāk. Lūdzu. Man uz 18 uzdāvināja, nav tāda dāvana, tā lielā, bet man uzdāvināja grāmatas. Man bija kazas krekliņš, tās ļoti dīvains no draudzenes. Esmu izlasījusi noteikti vairāk par 100 grāmatām, un man liekas, kaut kur tuvāk pie 200. Ļoti daudz rokas lietiņas, auskarus ļoti daudz, un vēl kaklarotiņas. Un uz manu nākamo, es gan jau gribētu vēl grāmatas. Tāds ļoti nesmugs. Kāda bija grāmata nosaukuma, ko tev uzdāvināja? Man bija, es varu angliski teikt, Jā. Hello Stranger, Catherine Center. Man bija Lessons in Chemistry, kurai ir autore Bonnie un uzvārds, ko es neatceros. Un kaut kas vēl bija. Tu zini kaut vienu grāmatu, ko viņi nosauc? Es tev vairāk patīkšu, es nezinu angļu valodu. Es daļu pieklājības paklausījos. Kaut ko viņa teica, ja? London is the capital of Great Britain. Lasi grāmatas ikdienā? Lasu. Jā. Jā. Lasiet grāmatas. Inga, tu esi gatavs? Aiziet, laiks. Man uz 18 uzdāvināja Vienā brīdī Ingers tik ļoti uztraucies, izskatījās. Tadam. aizmiršu. Man uz 18 uzdāvināja smaržas. Jā. Un uz nākamā dzimšanas dienas vēlos savu DJ pulti. Tu gribi būt DJs? Man patīk. Šai valstī pietrūks DJ. Domā? Galīgi Tāpat nē. vienkārši to patīk. Galīgi nē. Mans DJ vārds. Es varu teikt. Mans DJ vārds būtu angliski Lil Fingers, couldn't fit the doorway. Es varu teikt tā, kā pieaugušais cilvēks. Kā pieaugušais. Jā, man uzdev to jautājumu, ko es gribu, lai man uzdevināja nākošajai dzimšanas dienai. Es neko neatbildētu, jo es negaidu dāvanas no vecākiem vai no kāda no draugiem, tāpēc, ka es esmu pieaugušais cilvēks. Kad man bija 18 gadi, man uzdevināja naudiņu. Bet man nepatīk tas, man nepatīk kaut kādas fiziskas dāvanas, man vairāk patīk emocijas. Dāvanas tas bija tikai līdz 18 gadiem. Tas gan tādu grandios ar baloniem, tur ar konfeti. Jā. Trīšas otrais jautājums. Kādi ir jūsu plāni uz nākošiem 5 gadiem? Zināt, ko tu darīsi uz 5 gadiem? Tas ir normāls domas priekš katra pieaugušā cilvēka. Un pat pie tā cilvēka, kurš tagad pabeig skolu, kur viņš ies mācīties un kurā profesijā viņš tālāk ies. Tas vajag zināt. Sāksim no kreisās puses šoreiz. Inga, lūdzu. Pabeigt skolu un nezinu, atrast kaut kādu savu nodarbi, gan jau, ko es vēlos darīt. Es vēl tādos meklējumos. Manuprāt, tikko jau ir 16, ir jāsāk domāt, kādā universitātē iestāties un tā tālāk. Es pati to nedarīju, un tagad var redzēt tās sakas, kas ir. Man patīk ar kamerām un tādām lietām nodarboties. Jā. Tas tāds interesants ļoti. Tad varbūt tev vajadzēja tajā pusē būt, ja tev ar kamerām patīk. Es iešu. Nākotnē, ja? Jā. Jā, viss ir iespējams. Es vēlos izveidot savu raidījumu, kas man ir plānā. Ejam tālāk, Līva, lūdzu.
Nolikt eksāmenus šogad, un tad man ir plānā braukt uz Nīderlandi studēt. Un tur es arī pavadīšu savējos tos nākamos 5 gadiņus. Ko tu vēlēsi studēt? Un pašlaik mans plāns ir studēt bioinženieriju, bet man tā kā zinātnes un kaut kas tā kā sociāli. Nu, nē. 7. Es pat īsti nezinu, kas tas ir. Tas ir radies kaut kāds TikTok brainrots, un tagad vienkārši 6, 7. Un... Es neko nesaprotu vispār. Es jūtu, ka nezinu. Nekas mēs tiksim galā. Ne savā šķīvī. Paklausīsimies nākamo dalībnieku. Aiziet, Magda, lūdzu. Es ļoti vēlētos iemācīties spāņu valodu un vismaz gadu aizbraukt uz Spāniju padzīvot. Man tur arī draudzene dzīvo un mācās. Katram cilvēkam ir savas prioritātes, bet ja cilvēkam gribas sev labu un nodrošināt nākotni, tad es domāju, ka vajag domāt 5 gadus priekš. Tas ir gada plāns. Vēl tālāk, ko tu vēlies darīt? Gan jau aiziet uz augstskolu, un man nav ne jausmas un nav ideja. Intriša. Jā. Mēs dabūjām atbildi uz 2 jautājumiem. Vai tev tas jebkādā veidā palīdzēja? Nē. Intriša, lūdzu izvēlies, kurš no šiem dalībniekiem 100% pilngadīgs? Šī brīnišķīga sieviete. Pilngadīga. Marta, jā? Jā. Paldies. Marta, paldies. Aplausi. Dodamies uz melno stūri. Izšķirošā kārta. Dalībniekiem ir 10 sekundes, lai pārliecinātu Intrišu, ka viņi ir pilngadīgi. Sāksim no kā mēs sākam? No kura? Vīrietis izvēle. Jā. Ingar, lūdzu, tev ir 10 sekundes. Man ir 18, tāpēc, kad es izklaidējos pieaugušo veidā. Un man ļoti patīk, Kas patīk? dzīvot. Kas patīk? Ko? Dzīvot. Tas gan. Tev patīk dzīvot? Viņš sēž ļoti nervozi, rokas tā šādi arī sēž. Tikai blefotājs tā darītu. Aiziet, Līva. Mana mīļākā lieta, kas ir notikusi pēc man palika 18, ir tas, ka es tagad varu braukt uz citām valstīm, un es arī varu viesnīcās palikt pa nakti bez nekādiem lieliem pieskatītājiem. Un, jā, mums tagad ir jauni draugu tripiņi atvēršies. Tas bija pārliecinoši. Nē, pagaidi. Es nezinu, cik reizes es noguruši elpoju šajā šovā. Man liekas, ka var Tāpēc, ka nekas nav mēmu skaidrs. taisīt Intrišas 100 nogurušas elpas. Tu domā, ka nepilngadīgais vēl spēlē? Domāju, ka 100%. 100%. Jā. Viens no viņiem ir nepilngadīgs. Jā. Jā? Jā. Vai tu esi gatavs nosaukt, kurš ir nepilngadīgs? Ja godīgi, zini, ko es varu tagad? Man gribas atkal noguruši ielpot. Man ļoti patika Līvas atbilde par 18-gadību, ka viņa var tagad palikt citās valstīs, lidot, palikt viena hoteļos. Viņa izskatās kā gudra meitene, Jā. kurā skolā mācās uz ļoti labām atzīmēm, sēž pie pirmas sola. Jā, viņa sēž, vienmēr atbildā. Es. Man ļoti nepatīk tas stereotips. Man ir labs atzīmes, bet es nesēžu pirmajos solos. Man nepatīk domāt par mani tādu cilvēku, kurš dzīvo mācībām. Tādas meitenes jau zina visu savu dzīvi, jau no 4. klases. Intriša, mums ir laiks, mums ir jāizvēlas, tev ir jāizvēlas, kurš no šiem dalībniekiem blefo un ir nepilngadīgs. Skaļš klusums. Nepilngadīga sieviete. Līva, jā? Nav pārsteigumu. Vispār nav pārsteigumu. Intriša, pirms mēs uzzinām, kurš tiek nepilngadīgs, es gribu tev pajautāt, kā domā, cik katram no viņiem ir gadi? 18, Jā. 17, Okay. 20, 19, 18. Skaisti. Nu ko, tad sākam 10 sekundžu atskaiti, un pēc 10 sekundēm nepilngadīgais lūdzu uztais soli uz priekšu.
Es esmu nepilngadīga. Man ir šoks, bet ne ļoti. Tagad jaunieši izskatās pieaugušāk nekā es. Man drīzāk likās, ka nepilngadīgais ir Ludvigs. Man tā viņa balss, man liekas, vēl sēž. Es esmu pie tā pieradis jau, bet es domāju par nākotni, tāpēc es to uztveru kā komplimentu. Es zinu, ka daudz to ņemtu kā uzbraucienu. Es jau tu, nekas no 5. Pasāst, cik tev gadi? 14. Tas tiešām mani šokēja. Man tiešām šķiet, ka viņa ir pilngadīga. 14. Nē. Kā viņa te tika vispār? Pagaida. Es domāju, ka nepilngadīgām personām ir viegli izskatīties pilngadīgam. Mēs visi jaunībā gribam izskatīties pieaugušāk, jo mums vienmēr šķiet, ka tur ir ideāls, tur ir skaistums, kad mēs visi esam pieaugušie. Tagad tas ir otrādi strādā. Man viens cilvēks teica, ka es izskatos pēc 30 gadiem. Priekš manis tas bija, ak, Dievs, ko darīt, botaksu, tūlīt ātri vajag. 14. Es ir gaidīju 17. Ne mazāk. Cilvēkiem liekas, ka es esmu vecāka nekā patiesībā es esmu. Cilvēki parasti man dod 16, 17. Labi, cik tev gadi? 19. 19? 19? 18. 19. Tas ir insane. Es domāju, ka pēc 18 gadiem neiestājās tā, kā kuram, protams, bet man, piemēram, neiestājās tā pieaugušā dzīve. Es varbūt emocionāli, mentāli jūtos kaut cik pieaudzis kaut kādās sfērās, bet es arī varbūt mentāli un emocionāli 15 gadnieks. Tas viss atkarīgs no atmosfēras. Galvā man vienmēr patiktos palikt tādam mazlietiņam bērnam, kur tu redzi patiešām skaistu pasauli, tev ir jautri, un pašlaik esmu to saglabājusi, un man patīk. Okay. Sanāk, tu tagad kurā klasē esi? 8. Kurā gadā tu esi dzimusi? 11. Vairāk. 2011. Tāpēc Es esmu vecs laikam jau. Tas taču vakardien bija 11. gads. Viens no lielākajiem izaicinājumiem jauniešiem ir saprasties ar vecākiem cilvēkiem. Jo vecākiem cilvēkiem liekas, ka viņi neko nesaprot no dzīves. Pieaugušie uzskata to, ka nepilngadīgie nespēja veikt pilnvērtīgus, pārliecinātus lēmumus. Šitas bija necik negaidītais. Tas bija negaidīti. Es vēl joprojām mēģinu savākt. Jā, šodien vajadzēs to kaut kā pārdzīvot. Paldies, ka noskatījies līdz galam. Ar jums bija Intrīša. Visiem novēlu jauku garastāvokli un vienmēr sauli. Atceries, izskats var būt maldinošs. Piesako 16+. Skaties nākamo epizodi drīzumā. Tā! Catch me outside, how about that?